Ar ko atšķiras profesionāls skolotājs no skolotāja? Jāmin gan, ka tās ir tikai manas domas. Katram no mums var domas būt dažādas, un tas ir pilnīgi normāli. Pedagoģijā darbojos 15 gadus. Skolotāja profesijas uzskatu, ka ir diezgan sarežģīta. Bet, manuprāt, tas ir kaut kā iedzimts. Tas ir kaut kā tā, ka tas ir no bērnības, ka tev to gribās. Ka tu vēl to neapzinies, bet tas tev kaut kur dziļi sirdī ir iekšā, un tā ir kaut kādā ziņā misija un milzīga vēlme izprast, saprast, izzināt vairāk un visu mūžu nemitīgi mācīties, lai bērniem iemācītu kaut ko foršu, jauku un viņus attīstīt un pilnveidot par daudz labākiem cilvēkiem dzīvē, nekā viņi šobrīd varbūt pašlaik ir, un pilnveidot viņu spējas līdz tādam profesionālam līmenim, ka mēs to varam nosaukt jau par zināmām prasmēm, kuras neizzūd. Mēs katrs esam dažādi, arī bērni ir dažādi. Vienam bērnam ir nepieciešams vienkāršs skolotājs, jo šim bērnam iespējams ir kaut kādas disciplīnas problēmas vai kaut kas cits, kas traucē apgūt, mācīties vai gribēt vienkārši mācīties kaut ko jaunu. Citam bērnam savukārt ir iekšā tad milzīgs iekšējs spēks, milzīga motivācija, kad viņam viss interesē, viss patīk un viņš grib tik izzināt un nāk stundu prasa skolotāji, es pareizi to izdarīju, nepareizi, kur man kļūdas, palabosi, izlabosi, kaut ko ieteiks, es gribu tādu dziesmu, šitādu dziesmu un tā kaut kā. Tad man pastāstīšu vairāk, ko es izprotu ar vārdu profesionāls skolotājs. Protams, izcili būtu, ja šis skolotājs prastu ne tikai šo vienu instrumentu, ko viņš prot spēlēt, izcili, bet iespējams kaut ko paralēli vēl. Mūzikas teoriju viņš būtu pētījis un izpratis un izzinājis, vai kādu citu instrumentu, vai gājis novērot daudz un dažādas citas stundas, vai meklējis dažādas metodiskās pieejas, metodiskos materiālus, jaunus pētījis, izzinājis, braucis apaņas programmā, ceļojis pa pasauli apkārt un redzējis daudz ko. Bet bez tā visa vissvarīgākais ir, ka skolotājs to instrumentu, ko viņš pārvalda un pats zina, viņam gadu laikā ir uzkrājusies zināma pieredze. Viņš mācās no savām kļūdām, viņš meklē jaunus ceļus, izzina, analizē metodiskos materiālus, viņam ir sakrāta metodisko materiālu mape. Man, piemēram, šeit ir dažādas notas, kas ir atšķirotas. Piemēram, tās ir Ziemassvētku dziesmas, tad ir skaņdarbi, tad ir skaņdarbi vecākajām klasēm, tad ir dažādi džēza skaņdarbi, tad ir lielā forma un vēl dažādas foršas grāmatas. Polifonija, etīdes vecākām klasēm, variācijas un vingrinājumi. Šī pieredze pedagogam krājas laika gaitā. Sākumā 2 gadi, kad ir nostrādāti šajā darbā, vēlāk 5 gadi un 10 un uz augšu. Un tā šī pieredze profesionālā ziņā pedagogam aug. Un ejot šiem gadiem, ir nepieciešams, ka pedagogs jau ir skaidri izkristalizējis, sapratis, kuri man tie foršākie skaņdarbi, kas bērniem padodas, kas ir ātrie skaņdarbi, man ir 30 ātri skaņdarbi, ritīgi forši, interesanti, bērnam ausīm patiekami, labskanīgi. Tad man ir 50 džezīgi skaņdarbi, kas ritīgi stilīgi ir un visiem patīk, it īpaši puišiem. Tad man ir 50 Ziemassvētku dziesmas, kas ir populāras. Bet tā aranžija ir tik interesanti, ka bērniem ātri patīk viņu spēlēt, kad viņi ātri iemācās, viegli uztver un viņiem ir prieks. Šāds skolotājs mūžīgi mācās, viņam rada prieku un gandarījumu tas darbs, ko viņš pats dara. Lai arī tev izdodas saprast, kurš ir tas tavs foršais skolotājs, novērtē viņu un vienmēr turi viņu tuvu savu blakus.